Labvakar, godātie entuziasti! Esam šeit šajā pirmssvētku dienā, 17. novembrī, Olympic Voodoo Casino viesmīlīgajās telpās. Apbalvosim oktobra izcilniekus. Palieciet ar mums, lai redzētu, kas tad bija labākie visās pozīcijās, visās divīzijās. Labvakar! Es domāju, ka mēs varam nejautāt, kas tu tāds esi. Tas ir Mārtiņš Čepulis, viņš ir ļoti labs vārdsargs. Parasti spēlē ļoti zema līmeņa divīzijās un savāc mēneša balvas. Vai tā ir? Nav, vairāk nav. Oficiāli vairāk nav. Tagad ir R3 tikai. Tātad, principā, ir vienalga, kurā divīzijā tu spēlē, tāpatās savāc balvas. Principā, jā. Tā ir pareiza attieksme, izaugsme. Varbūt tev ir kāds novēlējums šajā pirmssvētku vakarā Latvijas valstī un pārējiem entuziastiem? Nu, lai visiem izdodas. Tas ir kas? Tas ir novēlējums visiem. Ļoti labi. Priecīgi tev valsts svētkus. Labvakar. Es pārstāvu komandu Santeku šodien. Diemžēl neviens nevar atnakt, jo viņam šodien ir lieliska spēle ar Statoilu. Kopumā mēs esam apmierināti. Vai jūs biežāk nāksiet pakaļ balvām no komandas Santeko? Nu, kad viņi nevarēs atnakt, tad es droši vien varēšu viņam palīdzēt paņemt viņas balvas. Varbūt arī tad, kad viņi varēs, jūs tik un tā nāksiet? Nu, jā, es varu nākt arī, lai apbalvot viņus. Ļoti jauki. Varbūt ir kāds novēlējums valsts svētkos? Nu, vispār es gribu novēlēt visiem laime. Un komandas hokejistam es gribu novēlēt sportisku veiksmi, gan fiziski, gan morāli. Un lai viņi zina, ka viņu sasniegumus visu laiku sagaida mājās. Ļoti jauki. Liels jums paldies. Priecīgs valsts svētkus. Tad mums ir nākamais šī vakara skaistākais apmeklētājs. Labvakar, Henrij. Par ko šoreiz saņem balvu? Nu, sanāk laikam pa R1 pārsvaru. Vislabākais procents bija. Un es domāju, ka es runāšu visu vārdā. Es uzdošu, protams, jautājumu, kur tev uzdod visi žurnālisti Latvijā, vismaz sporta žurnālisti. Kā ir debitēt Latvijas izlasē? Labi, protams. Nezinu. Viss notiek uz labu. Vai tas bija tavs mērķis un sapnis? Bija, jā. Protams, bija. Kas ir nākamais? Nākamais? Nu, to es pagaidām paklusēšu, bet varbūt tālāk redzēs. Vai mums būs pirmais entuziasts NHL? Diez vai. Diez vai. Начиная хоккейная лига. Jā. Nu, varbūt tādā, jā, bet nu ne jau mēs jā. Tā, kas ir otrā krastā. Un cik es saprotu, tu tagad kopā, ar ko jūs dodaties kopā uz kontinentālo kausu? Ar Mogo. Jā. Un kādas prognozes? Nu, es nezinu, es darīšu visu, kas manos spēkos. Es nezinu. Galvenais, lai čaļi saprot, kad mēs varam. Tur ir vēl kāds, kas vēl komandu, vai tu esi vienīgais? Mums ir komanda, mums nav kaut kāds biatlons vai kaut kas tāds. Mums komanda. Biatlona arī ir stafete? Nu jā, bet tā ir bišķi savādāk. Ok, paldies tev. Mums ir Twitter jautājums. Nu jā, man ir kāds, kas man te blakus stāv, kaut ko ieminējās par to laikam, tas ir tas Normons, ja? Jā. Un ar to mēs varam arī noslēgt šo interviju. Ir tāds burvīgs teksts, kas atrodas R5, R5 komandas semigāls vārdsargam uz ķiveres. Vietējiem vārdsargiem vietējie varoņi. Mums paldies. Prieks un lepnums. Jā, protams. Varbūt tu vēlies nodot sveicienu Normundam? Mēs jūtam, ka jums starp jums kaut kas īpašs. Es aizmirsu, ko viņš man iepriekš tur pagājušajā gadā kaut kādā intervijā tur teica, bet nu... Par to resnumu laikam, lai viņš pastāst arī citai spogulī pats sevi tā. Labi, lai... Labvakar. Labvakar. Kas tu tāds esi un kāpēc tu esi šeit? Jā, es esmu Māris Meļņickis, pārstāvu Ice Wolves komandu.
it kā esmu nominēts par labāko piespēļu devēju šomēnes, pagājušajā mēnesī. Un te kaut kā īpaši trenējies, lai to izdarītu? Nu, nē, tā kā trenējos tikai 3 gadus, pirmais panākums. Tad tev liekas, ka tā ir tā kā vairāk balva vai tomēr vairāk tā kā dāvana? Nu, droši vien, ka dāvana. Ļoti labi. Nu tad novēlu, lai nākamās ir balvas, nevis dāvanas, un tiekamies kādu citu mēnesi vēl. Paldies! Labvakar! Labvakar, Nauris. Nauris vai... Danče. Es sākšu, ka es jau redzēju, ja, to supervārdsvaru, kurš ir no R5 līgas arī nāk, nu tad roku gribās paspiest tādiem vārdsvargiem. Burvīgi, bet tu redzi, ka tu esi labākā fiziskā formā. Nu jā, protams, bet nu, kā kuram, zin kā, direktors arī jāaudzē citreiz. Ļoti labi, un kā vispār EHL pirmais gads? Nē, spēlēju jau 3. Šogad arī kāpu bišķi augstāk R4 līgā. Tā, patīkam, ka līga izaug lielāka, spēlētājiem arī jaukāk. Nu, varbūt ir kāds novēlējums valsts svētkos? Priecīgs valsts svētkus un par Latviju un EHL. Paldies tev! Labvakar! Labvakar. Ko? Labvakar vēlreiz! Labvakar vēlreiz. Kas tu esi un kāpēc tu esi šeit? Esmu Miķels Mūrnieks no ProCevas un atnācu pēc labāko spēlētāju balviņām. Un tas ir tā kā, tu tomēr uzskati to par balvu vai tā kā vairāk par tādu dāvanu? Veicinājumu. Es to uzskatu par veicinājumu dāvanu. Un kā izdevās sasniegt šādus rezultātus? Kas ir tavi īpašai treniņi? Nu, īsti nekādi. Pa visi čaļi kopā kapājam, spēlējam, tāpēc arī 3 no 4 ir mūsējiem mūsu līgā šomēnes labāk. Varbūt tomēr vajadzēja spēlēt vienu divīziju augstāk? Nu, varbūt, bet nemaz tik viegli neiet. Pretinieki ar diezgan labi. Kā jums patīk jaunā apbalvošanas vieta salīdzinājumā ar pagājušo gadu? Es pagājušo gadu nebiju. Bet tā ļoti labi patīk, ja? Jā, ir viss kārtībā. Jā, varbūt izmantosiet kādus no pārējām iespējām, ko šī vieta piedāvā bez apbalvošanas? Nu, šodien visticamāk, ka nē, bet varbūt kādu reizi, jā. Bet rīt brīvdiena ir, Nu, šoreiz atturēšos. Varbūt vienroci? 2. Labi, lai iet 2 vienroči. Ar mums šodien kopā ir Haralds Apins, kā jūs redzat, viņš ir traumēts. Henrijs Ančs arī, protams. Henrijs Ančs jau ir noguris no zipspuldes un preses uzmanības, tādēļ mēs runāsim ar Haraldu. Harald, pastāsti, kas ir noticis? Kādēļ tu esi traumēts? Nelaimes gadījums. Jā, vai ir kāds vainojums šajā nelaimes gadījumā? Es domāju, ka varētu 90% līgas pajautāt, vai kāds ir vainojums pie tavas traumas, un viņš atbildēs ar vienu vārdu – blackouts. Tātad jums tev bija blackouts un nokrit un izslēdzies, tā tu saki, ja? Jā, tieši tā, tā gadījās. Brīžiem uz ledus arī ir blackouti. Un ja tev uznāk uz ledus blackouts, tev ir jābūt ļoti uzmanīgam vienmēr. Savādāk sanāks blackouts. Jo pretējā gadījumā tu vari attapties ar traumu. Jā. Es domāju, ka mēs ieliksim pāris kadrus no tā, kā tas īsti notika, lai visi redzam, cik tieši veikls mums ir Haralds. Jā, paldies, tā draugs. Lūdzu, draugs. Labvakar. Labvakar. Sāksim, kas tu esi un kāpēc tu esi šeit? Esmu R4 līgas, R3B, atvainojos, R3B līgas vārtu guvējs labākais. Un man atzina par labāku, tāpēc arī esmu šeit šobrīd. Kur komandu pārstāv? HK Empire. Tie tā kā bijuši odi, ja? Jā, tie bijuši odi. Kas ar jums notika, kāpēc no odiem uzreiz par impēriju? Es sāku šajā komandā spēlēt tikai šo sezonu, tā kā šo stāstu mums pasakīs kāds cits, es domāju. Un tad tu varbūt šogad pirmo reizi spēlēji EHL, taču nē? Nē, es spēlēju EHL, esmu iepriekš spēlējis. Tad apbružājies jau. Esmu visur izskrēdījis pa bišķītiem. Un esi bijis arī apbalvošanā kādā jau? Jā, protams, esmu bijis. Aha, un kā atšķirās šī gada apbalvošana no citiem gadiem? Īstenībā viens tas pats, tikai mainās vietas.
Labāk šitā vai nav labāk šitā? Būtu Kazina, es domāju, nav tā labākā vieta, ka tas ir apbalvošana, bet nu man nekas nav. Es saprotu, ka mēs to izgriezīsim tagad. Droši. Jā. Varbūt tev ir kāds novēlējums valsts svētkos? Nekādā gadījumā neļaujot imigrantiem nākt uz Latviju. Saprotu, ka arī to mēs izgriezīsim, vai ne? Tev ir kaut kas, ko tu varētu pateikt, ko mēs neizgriezīsim? Ko nolisam hokejistiem to labāko turpmākajā sezonā? Ideāli! Paldies tev liels! Veiksmi! Labvakar! Kas jūs esat? Juris Kuznecovs. Jā. Elu un Elga, jā, burvīgi. Un par ko jūs dabūjāt balvu? Par visvairāk iemestiem goliem. Kā tas izdevās? Tehnika, komandas spēle, nekas vairāk. Vai arī atlika kaušanos un pievērsies golu mešanai? Pārsvarā nekaujos. Es gaidu kaut ko pretēju no pretinieka, ka viņi sāks. Es tikai skatīsies uz to un ļaus sist pa otru vajag. Ļoti labi, tā ir pareizā attieksme. Kāds novēlējums valsts svētkos varbūt? Oi, nezinu, ko vārds. Ko lai novēlu. Nezinu. Latvijas valstī varbūt kaut kādā, vai visiem sportistiem? Sportistiem? Lai katrs gads būtu tāds kā šis gads. Labi, ar ko šis gads ir īpašs? Latviešiem vai tieši man? Gan. Viss izdodas. Viss izdodas. Ļoti labi. Nu, ko es ceru, ka mēs redzēsim tevi atkal. Un, lai veiksmīga sezona. Paldies. Par ko jūs saņēmāt balvas? Es pat nezinu. Nezinu, vienkārši dabūju balvu. Nē, bija asistents un MVP vai kā viņš saucās? MVP. Jā, MVP. Jā, un ko dabūju balvās? Red Bull un Somu. Kam tā Soma domā, tu zini? Nē. Zini kā, ka hokejistus spēle ierodās uzvalkos, vai ne? Jā. Un tad to uzvalku var ielikt tajā somā, tā ir speciāli uzvalka soma. Baigi labās, vai ne? Jā. Ne? Nu, varbūt tev ir kāds novēlējums Latvijas valstī, valsts svētkos? Nu, kāds novēlējums? Labs jautājums. Dzīvot visiem saticīgi un draudzīgi. Ļoti labs novēlējums, paldies tev liels un uz tikšanos kārtējā mēnesī nākamajās apbalvošanās. Jā, labi, paldies. Labvakar. Jā, kas jūs būtu un kāpēc esat šeit? Дмитрий Смолис, пришел в награждение. Ну, вот. Ļoti labi. Kā izdevās? Par ko tu dabūji balvu? Nu, par labu spēli, laikam. Laba spēle, tas ir plašs definējums. Piespēles, vārti. Nu, man bija hat-triks. Nu, es iegūju 3 un piespēles bija arī. Man, laikam, hat-triks un 3 piespēles. Kaut kā tā. Ļoti apsveicami. Un, novēlu veiksmi, tiekamies vēl kādu mēnesi. Paldies. Labvakar. Labvakar. O kāds spēcīgs rokas spiediens kungam. Nu jau tāpat 4 goli. Viņš ar roku met iekšā? Nu, ar ko tu vēl met? Ar nūju? Nu, un rokām. Ok. Tad par goliem dabūjam? Jā, par goliem. Kura divīzija, kura komanda? Kas tu esi? Pirmā divīzija. VSD. Vesko. Nu, tāds aizīts. Jā, tagad viņam krekli. Katrs ir atrisinājums. Kas ir atrisinājums zem VSD? VSD? Nezinu, nav ne jausmas. Godīgi sakot, nezinu. Ļoti labi. Tad viņš spēlē ar jums? Īpašnieks, jā. Labi spēlē? Nu, neslikti. Tu jau nevar teikt, ka slikti spēlē, ne? Par komandas biedriem sliktu vārdu. Labi, varbūt ir kāds novēlējums valstī, valsts svētkos? Jā, gribēju visus apsveikt rītdienas svētkos ar 18. novembri. Un tas arī laikam tā kā būtu viss, no ko es vēl tādu varētu pateikt. Ko tu varētu pateikt? Kas ir jādara, lai pirmajā divīzijā būtu labākais vārdu guvējs? Jāmet goli. Ļoti labi, paldies!